Ja salīdzina ar to arī kāds citiem augstākās līgas klubiem bāzes ir, es teiktu, top 10 noteikti no visiem klubiem. Cik tik līdz virslīgai, es domāju, ka nav daudz tādu. Relatīvi nesen arī startēja Latvijas pieaugušo izlasē. Ko tev nozīmē spēlēt Latvijas izlasē? Sveicināti sporta straiku skatītāji! Šodien pie mums ciemos ir Lukas Vapne, Latvijas izlases pussargs, kā arī Sogndal, Norvēģijas pirmās divīzijas, jeb otrās spēcīgākās līgas klubu spēlētājs. Šo sezonu aizvadījis 30 spēles, 4 vārti, 4 rezultatīvas piespēles. Vai vari īsumā pastāstīt, kā tad sākās tavs ceļš futbolā? Ja godīgi bija tik maziņš, ka neatceros to pašu sākumu un pateicoties vecākiem nonācu futbolā. Laikam, kā jau lielākajai daļai, tāpēc jāsaka paldies viņiem. Un, to pirmo treniņu esmu redzējis tikai video atkārtojumā, tāpēc forši, ka ir tāds, bet atmiņas kā tādas īsti nav no tā laika. Kaut kādi 3 gadi, kas varētu būt? 2,6, jā, pilnīgi precīzi, tāpēc diezgan ātri sāku spēlēt, jo tētis arī spēlēja, tāpēc gāju viņam līdzi uz treniņiem un viņš laikam sarunāja, ka es varu ar nedaudz vecāku grupu kopā aiziet pirmajās reizēs. Un, no viņa nostāstiem tad diezgan aktīvi jau sāku pirmajos treniņos klausīties treneru un bija diezgan paklausīgs bērns. Ar tiem vecākiem diezgan interesanti par sportā, ka tā kā it īpaši, man liekas, kaut kādiem sportistu bērniem vai vēlamajiem sportistu vecākiem. Tev arī teica, arī bijis futbolists, vai tu izjūti kaut kādu spiedienu no vecāku puses? Nē, tur vairāk bija tikai atbalsts un vairāk man vienīgais spiediens, kas man bija, kad bija kā 13 gadi, ka es gribēju, lai tētis vēl nospēlē tik ilgi, ka mēs varam nospēlēt vienā komandā, varbūt tas bija, bet tād, ka spiediens tāds nekad nav likts īsti un varbūt tikai vienā brīdī, kad es gribēju beigt ar futbolu, kad biju jaunāks un bet tas arī nebija kā spiediens, tas bija padoms, kad tagad var iepauzēt 2 nedēļas un tad sēdīsimies un atkal runāsim, vai tā ir tā doma, ko tu reāli gribi, vai vienkārši impulsīva doma, tāpēc tā arī bija pagāja 2 nedēļas un es biju atpakaļ un tas labi, ka viņi man tādu ideju ieteica un tā arī turpinājās mans ceļš. Un kas ir varbūt, kurā brīdī tu saproti, ka tā ir reāla iespēja, ne tikai, ka tu spēlēsi prieka pēc, bet ka tiešām arī profesionāli, jo daudz jau sapņo, bet reti kuram sanāk arī nopelnīt to naudu? Jā, teikšu, godīgi, es diezgan ātri sapratu to un man patika vienmēr mode un drēbes un visas tās lietas, tāpēc sapratu, ka nauda no kaut kurienes viņiem nāk un plus man krustāvs spēlē profesionālu hokeju, tāpēc man diezgan sportiska ģimene ir un diezgan ātri sapratu, ka tur var nopelnīt kaut kādu naudu un tāpēc neteiktu, ka tas bija galvenais iemesls, kāpēc es spēlēju futbolu, bet skaidrs, ka es tā arī gribu, tāpēc diezgan patīkami, ka var darīt to, ko mīlu un vēl saņemt naudu. Kā tev liekas, kas bija tas svarīgākais vai, piemēram, nezinu, ja tev būtu dēls un tu gribētu, lai viņš profesionāli spēlē, kas ir tā atslēga, kā tavuprāt atšķirt vienkāršo amatieru no profesionāla sportista? Kas ir tā atslēga tajā treniņa posmā? Treniņa posmā es teiktu, ka varbūt pat nav tik liela atšķirība, kā tas dzīvesveids, kā tu dzīvo ārpus. Un visi domā varbūt, kad sportists ir pati vieglākā profesija, jo mēs no rīta notrenējamies un visu dienu brīvi, bet tu ir mājās un tu atjaunojies, guli pa dienu, tad pamosties atkal ēd, kaut kādas atkal atjaunošanās procedūras. Un tad jau pienāk vakars un varbūt pasties kādu filmu un pa lielam gulēt un tā katru dienu. Un varbūt uz 1 mēnesi vai 2 tas var likties forši, bet ja tu to dari ilgtermiņā, tad nav tas nemaz tik vienkārši un forši un saglabāt to disciplīnu. Un tev draugi sauc ārā, tu saki, ka tu vajag gulēt, un tādas it kā vienkārši lietas un pašsaprotams, bet tas arī ir tas visgrūtākais laikam šajā procesā. Bet tā, kad tu pierodi, tad jau tu īsti nedomā, un tas viss automātiski notiek. Un
Man liekas, tā arī ir tā lielākā atšķirība, ka mums ir režīms, diētas un tādas lietas. Kas bija grūtākais pārējot no tā jauniešu posma uz virslīgu uz profesionālo līmeni? Pirmkārt, es diezgan ātri pārgāju, un es spēlēju pret cilvēkiem, kas varēja būt mani tēti, tāpēc noteikti kaut kādi pieredzes trūkumi un, protams, fiziskā uzbūve, kas laikam pat bija vislielākā atšķirība, kad tu esi pieredzis, ka tu vari grūstīties ar visiem un pārsvarā uzvarēt, un tad tu aizēji uz turienu, un pēkšņi tu gandrīz visu zaudēji, visas divcīņas, tāpēc jā, tas ir tāds, man liekas, kur vajadzēja vairāk pielāgoties, kad vajag ātrāk atbrīvoties no tās bumbas un ātrāk ar galvu domāt, nevis ar spēku. Un šī bija arī tava tāda pirmā pieredze šo sezonu tādā leģionāra lomā. Kā bija? Kāpēc tieši Norvēģija? Pirmkārt, jo mani tur ļoti gribēja. Tas bija diezgan liels faktors, kāpēc tieši uz to klubu. Un, jā, es zināju, ka es tur, es nezināju, ka es tur spēlēšu, bet man deva mājienas, ka es tur spēlēšu, būšu līderis. Un arī tas, ka Norvēģija tagad ir diezgan lielā haipā, ja tā var teikt, uz futbolu. Un viss tur attīstās, un tie spēlētāji arī no viņu izlasēm spēlē milzīgos klubos, tāpēc uzskatīja, kā ieguldījumu nākotnē vairāk, jo bija arī finansiāli izdevīgāk piedāvājumi pat šeit Latvijā, bet jā, ja gribu spēlēt kaut kur augstāk, tad kaut kas jāziedo tagad, un tā arī bija tā doma, ka tagad tomēr noziedošu, un tad, ja labi spēlēšu, tad arī nopelnīšu to, kas jānopelna. Un labi spēlēju? Ir, kur pielikt, protams, kā vienmēr, bet kopumā, jā, priekš pirmā sezonas teiktu, ka diezgan laba sezona, un statistika ziņā varbūt gribētos vairāk, bet ja visus pārējos skatās, tad teiktu, ka diezgan labi, jā. Un kādas varbūt tu pamanīji tās atšķirības, kam tev bija jāpielāgojas, kad aizbrauc? Vairāk ikdienas dzīvē, kad nav tā, ka var iziet ar jebkuru latvieti mierīgi uzrakst, izēj ārā kaut kur paēd, bet tas man nebija godīgi tik grūti, un man viegli iejusties jaunos kolektīvos, tāpēc bija salīdzinoši viegli, bet futbola ziņā skaidrs, ka kaut kādas taktiskās lietas tur savas prasības, bet tas jau pie katra trenera tā ir, un kopumā jā, bija salīdzinoši viegli, man labi tur uzņēma, un tas arī bija labi, ka čaļi visi ātri uzņēma, un vadība bija priecīga, kad es izvēlējos tieši šo komandu, un treneris arī man ļoti gribēja, tāpēc viss tā sakrit, kad īstajā vietā, īstajā laikā. Bija arī kaut kādas kardināli atšķirīgas izmaiņas, piemēram, jā, kaut vai tajās pašās taktikās vai spēles stilā vai kaut kas tādā veidā? Ja es nebūtu pirms tam spēlējis Valmierā, tad laikam būtu bijis, bet Valmierā mēs bijām spēlējuši šādi, tāpēc bija jau nojausma, ko treneris gribēs, un arī pirms es parakstīju līgumu, treneris man atsūtīja jau visu tādu plānu, kas viņiem ir plānots, kā spēlēt, tāpēc jau pirms tam iepazinos, un bet tā, kopumā jau futbols vienkārši spēle, iesit par vienu vairāk, un es uzvarēju, tāpēc. Kā par tādu mūsu Latviju balliņu rūpējas Norvēģijā? Kādi ir tie apstākļi komandā un kāds var būt tas tehniskais nodrošinājums? Man teica, ka mums klubā ir viens no labākajiem vispār visā Norvēģijā, tāpēc mums ir tiešām viss baseini, saunas, masieri, kaut kādas tur atjaunošanās biks un viss kaut kādas procedūras, tāpēc jā, mums ir tiešām liela bāze, un mūsu prezidents un īpašnieks iegūt naudu tieši tajā, lai mums būtu vislabākie apstākļi, un tāpēc varbūt arī kaut kur tas finansiālais nav tik svarīgs, jo tev ir viss, lai tu varētu progresēt un doties tālāk. Un tas arī ir tāds biznesa plāns viņiem, ka viņi vienkārši taisa spēlētājs un mēģina pārdot viņus tālāk. Tāpēc, ja salīdzina ar to arī kāds citiem augstākās līgas klubiem bāzes ir, tad mums ir tur es teiktu, top 10 noteikti no visiem klubiem, tāpēc laukumi arī labi ir, tāpēc savu halli arī ir, kur, ja ir augstāks laiks, tad mēs iekšā trenējamies, un tādā ziņā viss ir perfekti. Tā kāpēc nav pirmā līga? Bet, ka mēs neesam pietiekami labi laikam, bet
Jā, nākamgad klubam ir 100 gadi, jā, un tāds ir mērķis, un tagad vēl vairāk liks naudu iekšā klubā, un lai nākamais gads būtu tā kā tāds īsts dzimšanas dienas gads, un varētu nosvinēt to 100 gadu ar iekļūšanu augstākajā līgā, un tāds arī mērķis. Kā tev liekas, progresu var nopirkt? Nu, var ieguldīt, lai būtu progress, bet tā, ka tu samaksā man un es pēkšņi labāk spēlēšu, tā laikam nebūs. Tāpēc tur nav stulbi cilvēki pie stūres un nav arī pēdējie Norvēģijā, jo tur tiešām ietekmīga ģimene ir Norvēģijas futbolā un viņi zina, ko viņi dara, tāpēc viņi dara visu labāko priekš spēlētājiem un gaida, ka mēs atdosim to klubam. Kas ir vajadzīgs, lai uztaisītu tevi par ļoti labu spēlētāju, par labāko varbūt? Nu, es domāju, man galvā vajag būt labākiem. Tas ir tāds galvenais būt pārliecinātam un, protams, veiksme arī vajadzīga, lai viss sakristu un kontakti un visi tie apstākļi, jo ir arī kāda kluba, kur es negribētu braukt, piemēram, kaut vai man maksāt daudz vai līmenis būtu labāks, bet vienkārši nejūt iekšā, ka tā ir tava vieta un pēc visam jāsakrīt, man liekas, un jāstrādā vienkārši un jāievēro tas režīms. Un it kā tās lietas ir vienkāršas, bet tās vienkāršākās lietas ir visgrūtāk izdarīt. Citās intervijās minēja, ka klubā tev tā kā vērtē atzinīgi, statistika varbūt mazliet pieklabo. Kas ir tas devums komandai, ko tu redzēji, ko tu esi šos sadarījis? Šogad es arī spēlēju nedaudz dziļāk, tā kā pie saviem vārtiem tuvāk pozīcijā, tāpēc arī ar to tas saistīts ir. Un mans galvenais uzdevums bija vienkārši kontrolēt spēles tempu un veidot to saspēli, tā kā saspēles vadītājs bez maz vai un vienkārši būt līderim laukumā un uzmundrināt visus un parādīt, kāpēc es esmu kā leģionārs paņemts un lai rādītu piemēru arī tiem jaunajiem, kas mums ir komandā. Un pats jūties kā līderis? Jā, man arī iedeva kapteiņa apseju, tāpēc tajā brīdī uzreiz bija tāds ego boosts vēl augstāk un neteikt, ka neesmu egoists vispār bez tā kapteiņa apseja, bet tas apsejs vēl iedeva un tad jau visi ģērbtuvēji saprata, kad tiešām var man uzticēties un kad kaut ko tomēr es māku. Skaties, ka tev patiesībā diezgan tavu vecumu, vai pat daži bija jaunāki par tevi spēlētāji, bet kā ir spēlēt pret vecākiem, vai tu izjūti to, ka tev vecuma atšķirība arī laukumā? Tagad vairs nē, bet sākumā jau skaidrs, kad tu redzi, ka čalis ar bārdu atnāk, tad tev vienkārši kā bērnu instinkts tāds, ka tas ir pieaudzis cilvēks, bet tu esi bērns, bet tagad jau vairs cik man jau, man liekas, 5 vai 6 gadi ir pieaugušo futbolā, tāpēc jau vairs nedomā. Ļoti patika intervijā Sporta centrs minēja, ka uzņemšu vēl 3-4 kilogramus, tad jau būs top forma, varēšu sākt vākt punktus. Kā tieši, piemēram, parasti podkāstos saka, ja tev iedod 10 000, vai, piemēram, miljonu, un tev jāuzbūvē savu komandu, ko tur izdarīt, ja tev iedod tos 3-4 kilogramus muskuļu masas, kas tad ir tā maģiskā lieta, kas mainītos? Sāksim ar to, ka es dabūju viņus. Okay. Un tad arī punkti aizgāja. Tāpēc tas skaidrs, ka tas arī nedaudz galvā, ko tas pats izdomājis. Bet tas bija vienkārši uzstādījums no kluba, ka man vajag dabūt kilogramus klāt. Un, jā, vienkārši dabūju jaudu, kaut kādu pussekundīti priekšā tu vari būt ar to jaudu un spēku. Mazas detaļas un tas nav tā, ka es ēdu McDonald's katru dienu, lai uzņemtu tos 3 kilogramus, bet tu ēdi tiešām veselīgi un tu uzņem muskuļu masu 3 kilogramus, un tas ir nedaudz grūtāk nekā vienkārši tauku daudzumu uzņemt, tāpēc kopumā es uzņēmu, tagad laikam sanāk kāds 7 kilogramus par šo gadu, tāpēc nākamajam gadam jābūt vēl labākam, jo būšu adaptējies pilnībā ķermenim un domāju, tie, kas sezonas laikā ir mēģinājuši dabūt klāt, tie saprot, cik tas nav viegls process, jo viss tev mainās balans un tā tālāk ātrums un ir jāpieiet laikam, lai tu pierastu pie tā. Šis mērķis izpildīts, kas ir nākamais, ko tu gribētu savu attīstīt prasmi, pie kāda strādā?
Ātrums un lēciens, tas tāds eksplozivitāte, laikam, tas arī to īsti grūti uztrenēt to kopā ar kilogramu uzņemšanu, tāpēc tas bija tāds pirmais, kas jāizdara, un tagad var strādāt tieši uz to eksplozivitāti un pirmajiem soļiem, un jā, tas laikam tas būtiskākais, un tad jau var turpināt strādāt vienkārši bišķiņu pa bišķiņām, visu pārējo arī vilkt uz augšu. Un kā izstāstā tava darba diena? Kāds ir tas tavs treniņu grafiks plus mīnus? Jā, nu mums ir praktiski katru dienu vienādi, tāpēc diezgan vienkārši ir no rīta ceļos kādos 8:30, kamēr sataisos zobus iztīru un eju uzreiz uz bāzi, jo tur mums brokastis ir, tad paēdam brokastis visi kopā, tad ir kaut kāda 40 minūšu pauzīte, tad parasti ir kaut kādas pirms treniņa sapulce, kur pastāst, ko mēs darīsim treniņā, vai, ja tas ir pēc spēles, tad pastāst analīzi mazo no spēles, komanda izrunā vienkārši, ko varēja labāk, ko var uzlabot, un jā, tad mēs kopā visi ejam uz zāli, nedaudz tur pastrādājam, tad visi kopā iet uz laukumu. Laukums kaut kur 1,5–2 stundas, un tad atkal tev ir kāds 15 minūtes brīvs, tur paēd augļus, parunājies, uzvelc jaunu formu un atkal ej uz zāli, un tad, jā, mums katru dienu džims ir pēc treniņiem, tur katram savu programmu ir, katrs individuāli tur izpilda savu programmu, un tad es katru dienu eju saunā, tāpēc man ilgāk tā diena sanāk sauna un ledus vana, un pēc tam mums arī pusdienas kopā ir un paēd pusdienas, mājās, pagulēt, pamosties, atkal paēd, un tad tev ir brīvs laiks kaut kur no 5–6. Tā kāds tīrā trenēšanās kaut 4–6 stundas? Ja? Nu, 6 laikam pa daudz, bet, ja ņem vērā to ēšanu un visu to, nu, tāds viss process ir tad no kādiem 9 līdz 3 kaut kur tu esi bāzē. Un vai tev ir kāds pirms spēles rituāls, rutīna, kaut kādas konkrētas dziesmas, ko tu klausies, konkrēts ēdiens, kaut kas? Ēdiens mūs baro pirms spēlēm vienmēr, tāpēc mēs kopā ēdam, bet pagājuši gadu klausījos tikai vienu albumu visu laiku pirms katras spēles, bet šogad kaut kā izdomāju, kad negribu ieslīgt tajā, lai nebūtu tā, ka ja kādreiz nav, un tad es nospēlēju slikti un domāju, ka tas bija tāpēc. Tāpēc mēģinu tā nepiesaistīt sev, bet ir kaut kādas lietas, jā, kur tur vienā laikā aptuveni aizēju viens pats pasēdēt, padomāt pirms spēles, un kaut kādas mini analīzes uztaisu galvā jau no epizodēm, bet tā kopumā nav baigās. Tas vienkārši, es zinu, ka man palīdzēs tur, ka es jau pirms spēles izanalizēju to spēli un pabūnu pats ar sevi, un tas arī viss palielina. Interesanti, vai esot ārzemēs, biežāk klausies latviešu mūziku, vai ne? Nu, pirmajos brīžos klausījos, jā, jo Latvijā vispār neklausījos latviešu dziesmas, un tagad sāka, jā, un kaut kādas dziesmas jau zinu, tāpēc tas tāds plusiņš, un jā, tad vairāk sāc novērtēt Latviju un latviešu valodu, un gribās pazvanīt uz mājām un runāt latviski, jo ikdienā visu laiku angliski, tāpēc diezgan patīkami latviski runā. Lasīju, ka bērnībā arī tev patika skritus līdzes, un bija konkrēts citāts, ka tu saproti, ka tas ir bīstam un ka var gūt traumas. Kā tev futbolā ar traumām? Paldies Dievam, viss ir ļoti labi. Nav bijušas tādas nopietnas traumas, un teiksim tā, neesmu, man liekas, ka savā karjerā nevienu spēli izlaidis dēļ traumas, un jā, bet es arī strādāju pie tā, tāpēc nevaru teikt, ka tā ir tikai veiksme, bet, protams, kad ir arī daudz, kas strādā, bet kaut kur nepaveicās, bet jā, piedomāju par to, ko es daru ikdienā, lai palīdzētu tam ķermenim, un diezgan daudz guļu, kas ir arī diezgan svarīgi, tāpēc cerams, kad varēšu tā pēc iespējas ilgāk nospēlēt un baudīt to spēli. Mums ir arī sadaļa podkastā, kur mēs uzmeklējam
dažādas bildes ar mūsu viesiem. Un ar šim nolūkam bieži apmeklējam draugiem LV. Tev es skatījos, ka nemaz nav draugiem LV profils. Bija agrāk, bet... Specializēts? Nē, ja godīgi, es tik maziņš biju, kad pat neatceros. Facebookā par laimi atradām kaut kādas interesantas bildes. Kas notiek šajā bildē? Izstāst, ka es esmu gūs vārdus un domāju, ka es esmu Ronaldo. Es visu sasniedzu šeit dzīvē. Bet jā, man šī bilde ļoti patīk un bieži, kad izlec tieši memorijos, tad vienmēr ar ģimeni pasmējamies par šo bildi, jo diezgan ikoniska bilde manā futbola karjerā. Šeit izstāst, ka tu būtu gatavs arī pretinieku pavilkt uz zoba. Kā tu raksturot to savu spēles stilu? Noteikti ar bumbu esmu labāks nekā aizsardzībā, bet teikšu, ka pēdējos 2 gados esmu diezgan pielicis arī aizsardzībā, tāpēc tas tāds liels bonus, bet skaidrs, ka man patīk vairāk spēlēt ar bumbu un tāds kreatīvs spēlētājs un ar mieru mēģina sagaidīt to īsto brīdi, kad atbrīvosies kāda zona, lai varētu iedot to pēdējo piespēli, lai gūtu vārds kāds. Vai ir kāds futbolists vai spēlētājs kopumā, uz ko tu lūkojies, no kā tu gribētu mācīties, ko tu izvērtē vairāk, ņem vērā? Mīļākais spēlētājs Ronaldo, protams, bet no viņa man grūti kaut ko mācīties, ja vienīgi vārtu gūšanu un to darba ētiku, kā viņš strādā, bet tā bija Pogba agrāk, kad viņš vēl bija Juventus vai Manchester United, tad man patīk, kā viņš spēlē, un skaidrs tagad varbūt Bellingams, tāds mans vienodas. Tāpēc skaidrs, ka tie top spēlētāji no visiem var kaut ko paņemt, un jo vairāk ņems, jo labāk. Vai uzskati, ka tev piemīt jaunības maksimālisms? Laikam jau jā. Man ir teikuši, ka man tā ir, tāpēc laikam jā, bet man tieši galvā dažreiz liekas, kad es daru pa maz un nekā vajadzētu, bet tad man piebremzē un pasaka, kad ir ok, vajag bišķiņ arī atpūsties. Bet jā, gribu sasniegt cik vien augstu varu, lai pēc tam nav tā, ka domā, ka varēja vairāk un tur tu nedarīji to, kad varēja darīt. Tad otrā bilde mums ir... Vai tev ir kāda bērnības guļamistaba vai kas, kur tev stāv viss medaļas, balvas, viss, kas ir sakrāts un iegūts? Man, kad dzīvoju ar vecākiem, tad viss manā istabā glabājās, jā, bet tā, kad izvācos ārā, tad jau viss mammai palika. Un es gribēju mest ārā visu, jo man likās, ka nav vajadzīgs tas, bet mamma teica nekādā gadījumā un pati savāc visas tās apbalvojums un tā kā mammai ir visi apbalvojumi arī no virslīgas medaļas stāv pie viņas un viņa ir boss tajā jautājumā. Ja dod iespēju tev paspīdēt, cik tad medaļas varētu būt tev īpašumā? Jauniešos bija ļoti daudz. Mums bija ļoti labs kolektīvs un komanda mūsu vecuma bija ļoti laba. Un tagad arī kopumā, cik tika līdz virslīgai, es domāju, ka nav daudz tādas komandas no bērnības, cik spēlētāji spēlē tagad vismaz virslīgā, tāpēc mums bija ļoti laba komanda. Mēs ļoti daudz turnīrām braucām un daudz ko arī uzvarējām, tāpēc ir diezgan bija tur kolekcija sakrājusies. Tajos jauniešu periodos ne tikai jau ir kaut kādas medaļas un treniņi, bet ir arī visādas blēņas. Kas ir kaut kāda lielākie nedarbi, ko tu esi sastrādājis sporta nometnēs? Man bija ļoti strikti nodalīts futbols no, piemēram, skolas, tāpēc skolā es varēju būt sliktākais čalis un darīt ļoti traks lietas, bet futbolā tāds treniņa laikā noteikti vispār nekāds maksimums pasmieties par kaut ko varbūt. Un tad jau es tā skatījos treneru, vai viņš neredz, ka es smējos, bet skaidrs tur varbūt
starp treniņiem, kad treneris neredz, tad varbūt kaut kādas tur lietas mēs darījām, bet tā, ka treniņos tā nekā nav bijis, tāpēc man tas bija kaut kā no bērnības jau sajūta, kad es jau kā profesionāls esmu un man jātrenējās un es nevaru tur luni laist, lai kāds man apsteigtu. Un vēl citā intervijā atkal minēja, tad arī smieklīgi teikt, ka man likās, hokejs patiesībā nekad neesmu spēlējis, varbūt pavisam maziņš dīķi un bez slidām kopā ar Kasparu Daugaviņu. Un es teiktu, ka Latvijā tas ir diezgan liels fleks, diezgan iespējīga frāze, ko pateikt. Kāda tev ir tā pazīšanās ar Daugaviņu un arī Saulieti? Nu, Daugaviņš mans krustāvs ir, tas mammas brālēns. Saulietis bija mammas māsas bijušais vīrs, tāpēc visur apkārt bija hokejisti izņemot tēti. Bet labi, ka tētim tā aura bija tik liela, ka viņš tomēr uzvarēja un sāk spēlēt to futbolu. Bet jā, tā ģimene diezgan sportiski ir. Un bija vēl māsai krustāvs Jānis Čēnoks, tāpēc basīts arī bija noslēgts un visi tie galvenie sporti bija noslēgti. Un, jā, mums ir labas attiecības ar Kasparu un diezgan bieži sarakstamies, sazvanamies un jā, apsveic ar pirmo golu viņu tagad Vācijā, tāpēc jā, ir forši, ka viņš turpina tomēr spēlēt, jo es arī biju viens no tiem, kurš visu laiku viņam teica turpin un jā, man prieks, ka viņš pieņem tādu lēmumu un atpūtās un tagad jau ar jaunu elpu var atgriezties. Vai nekad neesi skatījies pa kreisi uz futbolu, bet basketbolu, hokeju, ka varbūt tā kā izmēģināt? Basketbols viennozīmīgi ne, vispār ne, bet hokejs bija tieši tas posms, kad teica par tām 2 nedēļām, ka vajag apdomāt, jo tur bija tā, ka tajā brīdī tieši pavadīja daudz laika ar Kasparu, man liekas, un tur izlases viņiem bija, un es braucu uz halli visu laiku ar viņu kopā. Tad tur jau tu sajūti to ģērbtu un visu tā profesionālā vide, un tad varbūt tas bija tas, kas man tā sajūta, ko man gribējās, to profesionālo vidi, bet skaidrs, kad aiziet pie jauniešiem hokejām būtu tas pats, kas futbolā pie jauniešiem, tāpēc varbūt tas bija tāds posms, kad tiešām gribējās uz to hokeju iet un sēdz pilna arēna Rīga katru spēli un gāju uz visām spēlēm un jā, bija forši laiki tad. Bet jā. Kas tev visvairāk pietrūks no Latvijas? Nu, ģimene skaidrs un draugi, tas laikam tāds. Bet, nu, tas, ka tu vari piezvanīt kādam un satikties pēc 10 minūtēm, protams, tas arī. Un, bet kopumā tā neteikt, ka es esmu tas, kurš baigi skumtu pēc kaut kādām parastām lietām, jo tomēr tā kultūra diezgan līdzīga ir un nav tā atšķirība tik liela. Un sanāk, ka relatīvi nesen arī startēja Latvijas pieaugušo izlasē. Ko tev nozīmē spēlēt Latvijas izlasē? Tas bija tāds mērķis domāju, tētim tas bija mērķis no pirmās dienas, bet man skaidrs tas bija varbūt 8-9 gadu vecumu, kad jau kaut ko saproti, kad jau par cilvēku pārvērties, tad tu saproti, ka tas ir laikam tas pats prestižākais, ko tu vari sasniegt Latvijā. Un, jā, tā, kad it kā es jau biju gatavs tam, ka man izsauks un ka es varētu debitēt, bet tāpat tajā dienā, kad pateicu, ka es spēlēšu, tad tāpat tās kājas bišķiņ tā pilnas palika, smagas, un tā sajūta bija tā, jā, beidzot to es sasniedzis, un tagad ir jānostiprinās tur. No visām Latvijas nacionālajām izlasēm futbols varētu būt tāda viena no visvairāk krievlodīgi runājošajām izlasēm. Kāds ir, piemēram, tas noskaņojums ģērbtuvē pirms spēlēm un tā, vai kā tu izjūti no komandas biedriem to piederību valstī, vai tas ir tik ļoti jūtams, kā tur kaut kādas himnas un dziesmas skandina, vai tik ļoti nē? Nu, sāksim ar to, ka principā viss process notiek latviešu valodā, nav tā, ka kāds runāt krieviski, jo šajā situācijā laikam tas pat nebūtu īsti normāli, un savā starpā arī 95% visu runā latviski, tāpēc skaidrs, ka kaut kāda joka varbūt ir, tad, ko tu nevari vienkārši pateikt latviski, bet krieviski būs smieklīgāk, tad tu pasaki krieviski, bet tā 95% noteikti ir latviešu valoda, un tas jau, man liekas, vairāk kā mīts ir palicis no veciem laikiem, kad futbols ir krievu sports, bet te pašā hokejā arī ir krievolodīgie, bet
varbūt nav trāpījies, kad var dzirdēt tik labi, jo viņi ir arēnā un tur tomēr tā skaņa ir tikai dzirdama no faniem, bet futbolā, ja tu sēdi pirmajā tribīnē, tu dzirdi, ko spēlētāji runā, un dažreiz ir kaut kādi jau automātiskie vārdi, ko tu nedomājot pasaki priekšā, un tāpēc, man liekas, tas tāds mīts vairāk ir nekā realitāte. Un tribīnēs, kad iznāk pēc spēlēm, var, tā kā procentuāli var iestāvot. Skaidrs, ka varbūt kāds ģimenē runā krieviski, un tas laikam, es neteiktu, ka tas ir normāli, bet Latvijā tas ir normāli, ka ir kaut kādas krievvalodīgo ģimenes, bet savā starpā es pilnīgi ar visiem runāju latviski, un tāpēc es nevaru komentēt. Varbūt, ja viņi tur runā savā starpā, tad tā ir viņu darīšana, bet es pilnīgi ar visiem runāju latviski, kaut vai māku krieviski, bet man vienkārši liekas tas pareizi. Kas ir tavuprāt tā galvenā lieta, vai tagad pieredzot mazliet, kā citās valstīs lietas notiek, kas pietrūks Latvijas futbolam, lai paceltu to līmeni, lai cilvēki arī nāktu spēlēm vairāk? Pirmkārt, man liekas, mūsu čempionātā labi maksā, top klubos labi maksā, un nav viegli pateikt tādām summām, un aizbraukt kaut kur, nezinu kur, un uz mazākiem nosacījumiem, un riskēt, kad varbūt tu tur nespēlēs, un tu esi ārpus mājām, un tā tālāk. Tāpēc tas varbūt arī varētu būt viens no iemesliem, un, protams, kad infrastruktūra, jo ziemā tagad tu nevari normāli trenēties. Skaidrs, kad pieaugušie jau brauc projām uz nometnēm un tā tālāk, bet mazie bērni, tu nevari īsti pa sniegu normāli paspēlēt futbolu, tāpēc tu vienkārši ej prieka pēc, jo tev patīk futbols, bet tīri tā tu īsti neko nevar uztrenēt. Un, domāju, tā arī ir tā lielākā atšķirība, jo katru gadu pusgadu mazāk tu spēlē normālu futbolu un kaut ko var uztrenēt. Tāpēc, kad salasās tie pusgadiņi kopā, tad diezgan ilgs laika periods ir, kad tu nespēlē normālu futbolu. Un, jo tā, kad līdz tiem 18, 19 gadiem jau mēs visi vienādi esam. Un, tad arī parādās tā infrastruktūra, protams, un vitamīni, zāles, laukumi un tā tālāk. Un tas arī ļoti palīdz, un Latvijā mums ir diezgan slikti, lai gan tagad beidzot ir vairākas bāzes arī, un es domāju, ka ilgtermiņā tas arī parādīs to atšķirību starp to, kā ir tagad un kā būs pēc, piemēram, 10 gadiem. Vai atkāpjoties no šīm, mums arī sponsorē totalizators, vai ir kādas komandas, kam tu pats ikdienā sako līdzi futbolā, un varbūt kaut kas, kam tu uzliec likumu kādreiz? Likumus vispār nelieku. Ir man tur Norvēģijā čaļi, kas liek, bet katreiz zaudē, un es nesaprotu, priekš kā viņa liek, tāpēc nav īsti mans, bet sekoju, Latvijā skaidrs metēju visvairāk sekoju, un domāju, ka redzēju no 36 varbūt kādas 25 spēles noteikti redzēju, tāpēc Valmierai sekoju, bet tur vairāk tikai rezultāts paskatos, jo tās spēles mazāk translē tur, un skaidrs tas līmenis arī nav tik interesants, lai skatītos, bet tagad jau būs pirmā līga, cerams, un tad jau cerams, ka Meta, ka Valmiera uzreiz uzies apakaļ Irslīgā, un varēšu sekot atkal labām komandām. Kas notika tajā brīdī, tāds Metas patriots un tā, kāpēc pēkšņi tev izīrēja uz Valmieru, kas tur bija situācija? Tas nebija tāpēc, ka mēs sastrīdējāmies vai tā, tas bija tīri sportisku iemeslu dēļ, un gribējās iet kaut kur augstāk, un Valmiera bija tā vieta, kur es zināju, ka ja Latvijā kaut kur iešu, tad visdrīzāk uz Valmieru, un tad uztaisīja to īres transferu, un tas bija tā kā apdrošināšanās vairāk no Valmieras puses, ja man neaiziet tur vai kaut kas tāds, tad viņi var man nepirkt. Bet tas bija tas, ko es gribēju, un tas, ko Valmiera arī mani gribēja, bet viņi vienkārši tā kā apdrošinājās, lai nebūtu izmest naudu varbūt, bet kopumā tas bija tikai sportiski iemeslu dēļ. Nenožēloju. Nē, man ļoti patika arī tā pirmā reize, kad es tur biju, un lai gan nespēlēju tur tik daudz, bet tāpat bija pieredze laba, un tad atgriezos Metā. Un tad, lai gan tajā pašā reizē arī Valmiera man gribēja, bet tad jau tur man pēc tā pusgada īsti
nebija tā sajūta iekšā, ka šī ir tā īstā vieta, kur es gribu tagad būt, bet tad pēc gada atkal viņi man vēlreiz gribēja, un tad jau parunāju atkal ar galveno treneru, un viņš teica, nāc, viss būs kārtībā, un tad tā arī uzticējos tam iekšējiem instinktam, tāpat kā tagad, braucot uz Norvēģiju, un tāpēc arī aizgājis turien. No traumām tu esi veiksmīgi izvairījies, bet vai ir kādas citas grūtības, ko teikt, kam tu esi gājis cauri šo futbola gadu laikā? Nu jā, ir daudz. Tas varbūt tāds parasts lietas, bet skaidrs, ka ir katram kaut kādas grūtības, bet es tā baigi neiespringstu uz to, jo man liekas, tas ir process, kam jāaiziet cauri, un arī tas jāizbauda ir, lai vai cik grūti tas būtu, bet jā, labi, ka man labi cilvēki apkārt, un kā vecāki gan draudzene palīdz, tāpēc domāju, ka bez viņiem būtu daudz grūtāk, un esmu pateicīgs, ka viņi man blakus ir, un mēs ejam kopā tam cauri. Kas varbūt tu teikt, ir tavi lielie vai mazākie sapņi? Kas ir tā vīzija, kur tu gribētu nokļūt, teiksim, pēc 10-15 gadiem? Nu, pa šo laiku noteikti ar izlasu vajadzētu jau tikt uz kādu lielo turnīru, un beidzot, lai nav vairs jāsaka, ka toreiz 2004. gadā, bet lai var teikt toreiz 2030. vai vienalga kurā gadā, bet tuvāk, lai ir tas, jo tie 21 gads jau bišķiņ apnikuši, un gribas tiešām sasniegt kaut ko jaunu, un klubu karjerā skaidrs, mērķis viens tikai top 5 līga, un spēlēt tur nevis vienkārši atrasties un parādīt mūsu mazajiem latviešiem, kad, es domāju, mazajiem spēlētājiem, kad viss ir iespējams, tikai jāstrādā, jātic, un dažreiz jāatsakās no komforta, lai nākotnē būtu augstāks līmenis. Vai tev ir kāda vieta, kur tu skaidri zini, ka tur es negribētu spēlēt? Kāda valsts vai komanda? Nu, kaut kāda Irāka varbūt. Tāda, bet nē, tā. Es tagad pateikšu, pēc tam man izgriezīs pēc 10 gadiem, kuru klubu es pateicu, un pēc labāk neteikšu, bet skaidrs, ka ir kaut kāda mīļāka kluba, kaut kāda, kur nav tik mīļa, bet domāju, jebkurš klubs no top 5 līgas būtu diezgan patīkami. Un vai ir kaut kas tāds, ko tu gribi, lai Latvijas futbola līdzekļi par tevi zinātu, ko tu vēl neesi nekur pastāstījis? Tas ir labs jautājums. Par mani tieši. Es nezinu, ko viņi par mani nav zinājuši. Ja kāds grib kaut ko man pajautāt, var droši pienākt pie ielas un pajautāt. Es tādā ziņā esmu atvērts un man nav problēma ar to, bet nāciet uz stadionu un vienkārši baudat futbolu, tāpēc. Super. Tā. Tad mēs varētu tagad arī kaut ko uzspēlēt. Vai tu pats bieži spēlē datorspēles? Man ir periodiski kaut kad varu nespēlēt kādus 3 mēnešus un tad kādu nedēļu no vietas nospēlēt, bet tā, ka ikdienā nē. Bet arī vai no NHL vai no FIFA es uzspēlēju tikai, tas arī viss. O? Es aizmirsu, ka jāsapa vārti. Bet tagad es kā laiks viņu neesmu spēlējis, tāpēc mēs esam vienādā situācijā. Šabās vai gluži vienādā, bet... Ui. Gandrīz metiens ir. Metiens bija aplīts, jā? Aplīts vai kvadrātiņš? Ok. Aplīts ir šķēliens. Ok. Tā, nu man viens jāiemet vismaz. Vai tev ir tiesības? Ir, jā. Ar kuru reizi nokārtoji? Pirmā. Man bija arī diezgan foršs pieņēmējs, vai kā viņi saka, tas vadītājs. Un sākumā man likās, ka viņš būs diezgan stingrs, bet šaikam uzreiz sapratu, ka es māku braukt un pat nebija jābrauc ilgi.
tāpēc jā, pirmo reizīti uzreiz visu noliku un viss. Bija miers. Vairākums man. Okay. Cik reizes nedēļā teikt, ka tu skaties kādu futbola spēli? Futbolu es ļoti daudz skatos. Es Nu, tā kā katru vakaru, katru otro? Es esmu tas šaus, kurš var sestdienas laikā nostīties 5 spēles, neizejot no mājas, tāpēc dažreiz, kad draudzenei tas apnīk, tad varbūt man jāieslēdz kaut kas cits, bet pārsvarā jāskatos ļoti daudz futbolu. Un visas līgas pēc kārtas vai ir? Nu, brīvdienās pārsvarā es tikai Premier League skatos. Nu, arī ikdienā īstenībā. Premier League un Champions League, tas ir tāds divas galvenās, bet ja ir kāda laba spēle citā čempionā, tad var arī citu pastīties. Es domāju, 90% skatos tikai Premier League. Beidzot! Nu, gan arī puslaika trešdaļa izturēja. Vai tev ir kaut kāds svinību žests vai kaut kas, ko dara, kad pats iesi golu? Man īstenībā ir vairāk, ko tas nāk tā instinktīvi. Pirmais, kas tev uzreiz iznāk galvā, to arī tu taisi, bet man ir tas viens, kur man labi, ka man iniciāli sanāk tā kā LV, tad es varu apvienot Latviju un savu vārdu, uzvārdu. Ko tu arī, nu, tā kā pirkstiem parādi, jā, un tas daudziem patīk, bet visu laiku to rādīt arī tā garlaicīgi, vai kaut ko pamanīt dažreiz. Es vienmēr domāju, vai sportisti arī tā kā, nu, paraksts kādu pēcpusdienu nosēžos, tagad es trenēšos, kā smukāk iztītos, ko parakstīt, vai, nu, arī tāpat ar šitām svinībām. Kad mazāks bija, tad, protams, es mēģināju kaut kādu parakstu savu uztaisīt, bet tagad jau automātiski viss iet, un tagad, ja tev kaut kādu 50 pēc kārtas jāparakst, tad jau īsti nedomā, vienkārši paraksties un lai prieks tam bērnam. Un viss. Jo viņš jau atcerēsies to momentu vairāk nekā to reāli to parakstu novērties, tāpēc galvenais, lai viņš paliek priecīgs. Tu esi bijis arī pie kaut kādiem mazajiem metis spēlētājiem un stāstījis, cik forši. Jā, es arī šogad biju vasarā. Man bija neliels laiciņš, treneris iedevis man brīvu, jo mums bija neliels pārtraukums čempionātā, un tad man pazvanīja Girts Mihelsons un paprasīja, vai es varu atbraukt uz Staiceli. Tur mazajiem bija nometne. Un tad jā, tāda maza uzruna, tur 5 minūšu pateicu, pafučējos ar viņiem. Man īstenībā patīk, man nav tā, ka man tas atkal jābrauc pie mazajiem tur. Man patīk parunāties ar viņiem. Tad tāda enerģija forši dabūna. Skaidrs, ka braukt uz turieni, tajā brīdī liekas, Staiceli braukt, bet tas pats moments, kamēr tu esi tur, tad to momentu es teiktu, es pat izbaudu tur. Tāpēc. Un arī atcerēties to sajūtu, kad es pats tur biju un dzīvoju ar tiem, ne ar viņiem, bet tajās istabās. Un skaidrs, tagad tur ir remonts uztaisīts un mēs nedzīvojām tik labos apstākļos kā viņi, bet tāpat tās visas vietas un stūri ir tie paši, kas mums bija. Bija jau tu. Bet ir vispār kādas atmiņas, ja nav kaut kādas blēņas taisītas nometnēs? Mums bija diezgan stingri jo tajā brīdī vēl, kad mēs bijām maziņi, tad Meta nebija tik liels klubs. Tas tikai bija tāds, sākās tā viņu gaita uz lielu klubu. Un, tad ar mums visu laiku bija Girts un visi tādi stingrie treneri. Un teiktu, ka Girtu un visi Metā respektē, tāpēc tu neko viņam nevari pateikt. Un tu nemaz neesi tā vērts, lai tu baigi varētu kaut ko viņam pateikt. Ir sevišķi tādā vecumā, tāpēc viņš kā tāds tētis bija niknējs. Bet bija kaut kādi momenti, kad ir brīvs laiks, tad viņš tieši bija tas, kurš teica, bišķiņ vairāk vajag pasmaidīt un izbaudīt šo nometni. Un kaut kādas spēles spēlējām tur un tādas lietas. Bet tā, ka nometnē muļķības darījām, vajag nebija. Tāpēc
parasti sportistam tas, ka pēc karjeras beigām vienīgais, ko zini, nu tad tā kā tas tavs sporta veids, un tad tu ej pa treneri. Vai tu esi domājis par to, ka varētu par treneri kādā brīdī? Nu, tas varbūt tāds vienīgais, ko es reāli biju kādreiz aizdomājies. Bet es nezinu, man patīk bērni, bet es nezinu, vai man pietiktu pacietības ar tiem mazajiem ņemties tik daudz. Ja es gribētu būt treneris, tad laikam es gribētu uzreiz ar tādu normālu vecumu, ar kuriem tu jau vari pārunāt, normāli saprast, ko viņš domā un tā. Varbūt es varētu būt kā asistents labs, bet tas, ko es tagad tā es domāju. Bet, kādi tavuprāt ir tie foršākie treneri, tādi, kas ir tie stingrākie vai maigākie pa čomam? Nu, man ir bijuši visādi, un personīgi man nav milzīga atšķirība, bet, ja man jāizvēlas, tad es labāk tādu mierīgāku izvēlos. Nu, skaidrs, kurš var iepihāt, bet var arī pasmieties ar viņu un mierīgi parunāt, ko darīja vakar un tā tālāk. Tāpēc, bet tas ir man, ir kaut kādi cilvēki, kuri nevar savākties pie tāda trenera, jo viņam vajag, lai viņam uzpihā. Bet man tā laikam jāizvēlas, tad tas labāk patīk. Tajā ziņā mums labi metā bija tas, ka mums katru gadu mainījās treneris. Tieši tāda iemesla dēļ, lai, kad tu paliec par profesionāli, lai tu esi pieredzis tam, ka viss mainīsies un visu laiku jāpielāgojas. Viņi, man liekas, uztur to tā kā... Jā, tas ir, es teiktu, tas ir diezgan krūti. Un es pat nezinu, vai citos klubās tā dara. Skaidrs, ka ir kaut kādi klubi, gan jau, kur arī tā dara, bet lielākā daļa ir tā, ka viens treneris paņem un 10 gadus ar vieniem mauc. Tad jau viņš tiešām tā kā tēcis ir viņiem. Bet man liekas, tas tur tā konkurence arī īsti pazūd, jo skaidrs, ka katram trenerim ir kaut kāds savs mīļāks spēlētājs vai nemīļāks. Un, ja tu esi trāpījies tas nemīļākais, tad ko tagad 10 gadus tu nespēlēsi futbolu. No, jā. Un, tas pats tieši ar mīļākajiem, kad viņš tev visu laiku liks laukumā tikai tāpēc, ka pirms tam tu esi kaut ko labi izdarījis. Un tā, ja visu laiku maini, tad visu laiku sev jāparāda labi. 2-0 tikai. Turies. Vienu iemetīs un tur jau otrais nav. Nu, tev 3. Es atceros, ka Dinamo kaut kad vienu gadu sasit, man liekas, pēdējās 10 minūtēs, ja ne pat mazāk. Pret Jokeri tas bija. Jā. Tur, es pat skatījos to spēli, man liekas. Bija 4-0 un 5-4 uzvarējums. Jā, nu, tiešām iespējīgi vairam kopš tā laika. Es biju toreiz aprēķinājis, man liekas, tur bija kaut kāda ik pa 10, ik pa 7 sekundēm sameta. Un par to, ka, ja vēl pēdējās tur 20 sekundes vēl varam trāpīt, vēl var. Vai tev ir kādas lietas, ko tu pēdējā laikā esi iemācījies? Vai gribētu iemācīties? Gribētu noteikti daudz ko. Kurš nemācās, tas ir nav jāk dzīvot vairs. Tāpēc iemācījies kaut ko jaunu. 100% kaut ko esmu. Bet ko jautājums? Kaut kādas norvēģu mamuārdus esmu iemācījies. Vai tev pilnu? Kaut kādas ēdienas iemācījos, jo es pirmo mēnesi viens dzīvoju un kaut kā paēst vajadzēja. Bet labi Ko bija tas, iemācījies no pagatavot? Ko sarežģīt. Makaronas ar malto gaļu, kaut kādu vistiņu, tur steiku. Labi, steiku es mācīju, bet kaut kādas tādas lietas. Bet labi bija tas, ka man jau tāpat baroja 3 reizes dienā klubā, un tad man tikai vienu reizi vajadzēja uztaisīt, jo es ēdu 4 reizes dienā, un tad es vienu vakaru taisīju uz 2 dienām. Tad tas mēnesis nebija foršs. Es biju pieredzis, ka vienmēr mājās draudzene uztaisa ēst, un tad viņi atbrauc, un tad jau tad man vairs nebija nepieciešams tās prasmes. Gribētu arī ēdienu iemācīties vairāk taisīt, jo, kad bija mazāks, tam man patika taisīt, bet pirms draudzene parādījās vispār. Un man agri parādījās jau 14 gados mēs iepazināmies, tāpēc. Tas jau ir iespaidīgi, kārtīgi. Jā, man nesanāca tas laiks, lai pašam iemācīties. Uzreiz viņi pārņem stafeti, bet tas ir nenormāli milzīgs bonus. Ja sieviete taisēs, tāpēc es domāju, ka jebkurš vīrietis to novērtēs.
It kā gribējās to norvēģu valodu iemācīties, bet tik nenoderīga viņa man būtu. Nu, skaidrs forši runāt viņu valodā un tā tālāk, bet... Cik daudz tev komandā ir aptuveni norvēģi un cik ir tādi ārzemnieki? Nu kā 10 ārzemnieki točni ir. Nu jā, pārējie norvēģi visi. Bet mums ir, mums tas pamatkodols, tā kā pamatsastāvs plus spēlētāji, kas uz maiņu var iznākt, ir kaut kādi, var iznākt visi uz maiņu, bet tādi, kas tiešām nāk bez mazvai katru spēli. Tādi varbūt ir kādi 15, 16 cilvēki, un tad pārējie ir tādi jaunāki puikas, kas ir 18, 17 gadīgi. Tad tu neizjūti baigo nepieciešamību mācīties, kad, piemēram, izslēdz no kaut kādām sarunām. Tev vairāk mums. Nē, es saprastu, jau es kādus 30% varbūt saprotu. Uz laukuma jau praktiski visu saprotu, ko viņi tur, ja man saka priekšā, tad to es visu saprotu. Man arī viņi teica, ka nekur citur nevajadzēs kā Norvēģijā to valodu, tāpēc, protams, var ar zviedriem runāt, un, liekas, vēl kaut ko varēja, bet zviedru un norvēģi ir bezmaz vai kā, labi, es tagad nevaru teikt, bet tās divas valsts tik līdzīgas valodas. Kad, ja mums ir zviedrs komandā, viņš jau viņam runā zviedriski, viņi ar viņu norvēģiski. Jo mums ir, piemēram, tas ekipējuma menedžers, kurš drēbes mazgā un visu dara priekš mums. Viņš ir no tās manas pilsētas, un kad čovaks viens atbrauc no Oslo, viņš pirmajā dienā nevienu vārdu nesaprata, ko viņš viņam saka. Viņš 5 minūtes klausījās, ko tas menedžers viņam saka, un viņš nevienu vārdu nesaprata. Tāpēc es pieļauju, tā atšķirība ir diezgan iespaidīga, tā kā, piemēram, mēs rīdzinieki un kaut kādu latgaļu valodu. Un, tā kā ja es mācītos, tad man vajadzētu visdrīzāk Oslo dialektu vai Bergens. Vai tu centies mācīties Duolingo? Sākumā es pat biju kursus nopircis. Man ir kaut kāda pieraksts klāt darīt. Sākumā, kad es apņēmos, es diezgan nopietni gāju tajā. Tad man pat komandas biedri paprasīja, priekš kam tu mācies? Tad es tā aizgāju mājās un es padomāju, priekš kam es vispār mācos. Jā, bet sākumā pirmo mēnesi es tā, kamēr viens bija. Nebija īsti ko darīt. Jā, es diezgan pamācījos. Bet tur arī tajā Duolingo es neesmu pat prasījis, kāds tur tas dialekts viņam ir, jo tas tiešām atšķirās diezgan tas. Kad viņi ātri runā, tad vispār neko nesaprot. Jo pirmajā brīdī, kad es aizbraucu, es pat nesapratu, ka tā ir kaut kāda valoda. Viņa tik sarežģīta likās, kad tā kā igauņi. Tu vispār neko nevar saprast. Es, ka viņi vienkārši kāds frāzes mētā. Un tāpēc kādiem 3 mēnešiem, varbūt pat bišķiņ ātrāk, kādiem 2. Es jau vismaz sapratu, ka viņi runā valodu kaut kādu. Kad vārdus tu dzirdi. Čehiem ir tā, ka viņiem vismaz katrs patskanis ir kaut kāds 100 eiro un visiem vārdiem ir tā kā ļoti grūti vienkārši kaut ko pateikt, jo vispār nav tā kā, ir tikai līdzskaņi, ir tikai, nav neviens A, E, I. Un tur arī viņiem ir savādāk, piemēram, ja mēs sakam, nāku no Latvijas vai, piemēram, tā teikumu saliek, tad viņiem ir, tas varbūt nebūs pareizi, kā es tagad pateikšu, bet ir kaut kādi teikumi, kur pilnīgi bezsakars ir, kad es Latvijā dzīvoju tagad, piemēram, tā izklausās. Ja tu pārtulko tieši uz latviešu valodu, tad viņi tā runā. Jā. Bet var iemācīties. Ja grib, tā var iemācīties. Nav viņi tik, plus vēl es dzīvoju visu laiku tur. Un, ja viņi nerunātu angliski, tad es domāju, būtu daudz vieglāk. Bet, ja mēs aizējām uz pirti visi kopā, viņi vienkārši sāk runāt angliski, jo es tur sēžu. Ja tagad mēs bijām ar komandu arī Amsterdamā uz 3 dienām, tur jau, kad kaut kāda balīte sākās, tad jau viņi vairs nerunā angliski, tur vienalga, bet tāpat kaut kādas lietas es saprotu vismaz to domu, par ko viņi runā, un es sapratu, ja viņi visu laiku runātu tikai norvēģiski, tad man būtu daudz vieglāk iemācīties to valodu arī. Bet... Tā tagad ir 100%, ka tu tur paliec vai? Jā, man ir līdz 28. gada beigām līgums. Tad jau redzēs, futbolā ātri viss mainās, var nopirkt tevi jebkurā brīdī. Viss var mainīties, bet līgums man ir ar viņiem, jā. Vēl uz 3 sezonām. Tev ir 2 sitieni pa spēli, nav slikti.
Un bija, man liekas, 38. Bet ņemot vērā, ka tu noteikti spēlēji otru reizi dzīvē, Jā. nākamajā reizē būs 3 sitieni pa vārtiem. Nu, super. Paldies, ka atnāci šodien. Paldies, ka pasaucāt. Jā. Un, jā, lai tev veicas Norvēģijā. Paldies.